Beidzot, tas brīdis ir klāt. Mēs braucam ceļojumā. Šogad pirmajā. Kemperīts izdzīts. Mēs varējām tikt ārā no mūsu mājām. Nu jā, pabuksēties jau sanāca, bet nē, vismaz neapstājies. Nebija tā, ka nogrimtu. Nebija tad bija jāiet stumtā? Nē, man nevajadzēja stumt. Nu, lūk, tātad mēs dodamies ceļā uz Igauniju. Kaut kur, iespējams, uz Hiemu. Aizbrauksim, tagad nomazgāsim, jo viņš ir ļoti tīrs mūsu kemperītis. Mums būs līdzbraucēji, Kaspijans ar Annušku un Mārtiņš. Nu tā, braucam. Nakšņojām šādā vietā, netālu no ostas, Rokuhula, jeb kā viņas saucās. Kur aiziet prāmis uz Hiemu. Nebijām vienīgie. Mums blakus ceļotāji no Igaunijas arī nakšņoja. Tāpat ir jūra. Principā var teikt jūras krastā. Nakšņojām. Bērniem izklaides vietas. Forši. Tad dosimies uz prāmi. Nu jā, priecīgas lieldienas. Jā, priecīgas lieldienas. Iesim sakauties ar olām. Jā. Par šo toaletu, es pat nomazgājos, izliet, viss ir iekšā. Varbūt tad ir dušas, jā? Otras puses duša. Braucam mēs projām no mūsu stāvlaukuma. Tāds Tarzāna parks. Braucam tātad uz veikalu, nopirksim maizīti. Ko vēl teicu veikalā vajag? Maizīti, tas ir galvenais, vai ne? Ko vēl vajag mums? Maizīti. Tēju vēl. Jā, tēja, jā. Tēja. Pienu varam paņemt. Es pienu noskatījos, domā, vajag, nevajag, nevajag. Tādi mazi ceļiņi, mazas ielas. Katrai, kur viens bankāri atstājis stūrīt. Arī braucam uz veikalu. Šauru mucu veikalu. Šauru mucas. Kādos mazaņās mucas. Может, te muzejs jau ir? Taču, muzejs ir šaurs. Šitais muzejs? Paskat, kāds tur vilciens. Tas ir muzejs. Tur visur ir trepītes. Gan mums ir ideāli tīri. Kāds tur? Tu aikonīts. Vecais. Jā. Ai, kur tur tāds. Atpakaļ braucot, mēs šitā varēsim iestāt. Pasteigāt. Iespaidīgi. Tur rekur vēl viens. Ai, kur kempers. Jā, stāvlaukums tepat ir. Tas ir mazais bārs. Jā, apmeklētāji. Visi nu pat ir atnākuši, sapirkušies. Ko nopirkāt? Maizīti, jā. Jēju nopirkāt. Viss, kas nopirkt priekšā. Nu, ko dosimies uz prāmī. Braucam atpakaļ retro vilcienus skatīties. Skaisti lokomotīvas. Tur ir jūra. Vai kā nosēdīs brīnēts? Redzi? Katru laikam ir izrakta. Tikko nosēdināts. Šitās elektro, vai kur ir augšā līnijas. Elektrovilciens bija. Mums vēl palika 4,1 kilometrs līdz mērķim.
palika 1,7 kilometri. Gadīgi, jā. 4 joslas. Pēdējās 3, man liekas, bija Kīma. Rokhula Sadam. Kīma Alt, Kīma e-biļete. Ja mums ir e-biļete, tad mums pa labi. Pirmajā ir pēdējā. Tur ir vieglie. Mums jau pie autobusiem gan jau jābrauc, ne? Открывайся, сезон. 6. rinda. Vajag operatīvi. Nu, lasīja, jā? Jā. 6. rinda braucam. Mēs būsim pirmie mūsu rindā uz veselību. Labi, gaidīsim tagad kuģi. Kuģis mums ir 10, ja? Tagad ir, cik tēt ir 9:38. Kaspians nopirka iebīzināto pienu. Pārbaudīsim, Cik salds? cik salds un kvalitatīvs. Svīteli. Aigaram jau kaut ko stāsta. Pienāca klāt, kaut ko rāda. Tūlīt uzzināsim, par ko gāja runa. No ko pastāstīja? Kā par cilvēkiem jāmaksā atsevišķi. Jā? Veselīdām visu to, tāpēc ieraudzīju. Jā? Teicu, ka jautāju. I cik par biļeti Nezinu, cik redzēs. Jā. Viņi pārbauda, ja? Teicu, ka jūs trietās. Kamerā viņi redz. Jā. Jā? Iebraucot droši vien. Uzliec vienu kinderu. Jā, var atrast, tur ir kinders. Jā. 4,55, ja? Tā, labi. Tātad, biļetes ir nopirktas, cik bija 4,55, ja? Jā, 3 biļetes. 3 biļetes. Mēs viņam nepirkam. Tikai prāmis jātiek mums. Piebrauc prāmis. Savu žokli var vaļā. Krokodīla. Jā. Tūlīt no viņa kuņģa ies ārā viss. Visi labumi. Nesmīdini. Neko tur nesmīdini. 60? Jā. Tikai. Izbrauca Kaspians saskaitīja 60 mašīnas. Es par to laiku uzliku mērķi, galamērķi. Jābrauc bez vai ar kuģi, ne ar kuģi. 66 kilometri. Un tagad skatīsimies, kad varēsim doties iekšā. Sākam braukt jau pamazām iekšā. Pirmās brauc vieglās automašīnas. Tad brauksim mēs. Uz aizmugurē stāv liels autobus. Zaļais mums ir. Un mēs braucam. Kur mēs braucam? Kur mēs braucam? Mēs pāri jūrai. Braucam mēs. Mēs braucam. Mēs braucam. Hui.
5 metri augstums. Tātad mēs jau esam uz kuģa. Un jau peldam. Pēc stunda 20 minūtes peldēsim uz šo sāliņu. Grāmatu plaukti, tualete. Un uz šī kuģa mēs esam pirmo reizi. Iesim ārā. Varat markārtus. Tur palika Rahakula. Pām vēl augstāk. Tas sēdvietas. Baudīt ceļu, pa kuru braucām. Te kapteiņa māja. Mēs peldam garām kaut kādai salai. Bāka ir. Es domāju, ka tas ir... Nē, tur ir akmeņi. Tie ir akmeņi. Esam atgriezušies jau ķemperītī. Gaidam, kad laidīs mūs ārā. Eigars vēl skatās, uz kurieni mēs brauksim. Liks tūlīt punktu. Brauksim uz Tahkuna. Virzieties uz rietumiem, pēc tam turpiniet taisni uz priekšu. Turpiniet kustību 8,1 km taisni. Tagad to pusi laidīs ārā. Abus. Arī mēs brauksim. Tāds sūrais stāvēja. Jā, cik viņu daudz. Cik es teicu, varēja paņemt 60? Ļoti daudz mašīnu te. Tas ir spilgts līdz pat terminālam mašīnu. Jā. Vairs nav tur iedzīt. Veikuram tur visi stāv. Vēl viena mašīna, man liekas, tur iebrauktu vieglāk. Nu ko, mēs esam uz salas. Rīgā neko neredz. Jā, baigā migla. Rekur veikals. Veikaliem sazīmēti bija. Sala pagaidām izskatās kaut kas līdzīgs kā arī Sārema. Nekā pie jūras nedabrauc. Jā. Čipsi. Viss noteikts. Kaut kas no Kijamas, dabas. Vieni mūža meži. Maziņie.
Alereks 1,579. Visur vienādi cenas, tak citam. Jā. Koku apstrāde. Malku taisa arī tur. Vektorkāki pilki. Un turpinam mēs ceļu. Nebūs pagrieziens pa labi, mums jānogriežas. Lai vēl 11 minūtes brauktu līdz galamērķim. Tas ir 10 kilometri. Iedomājies. Un te ir arī asfalts. Nav grants ceļš. Te būs līkumains ceļš. Skaists ceļš, meža ceļš, asfaltēts pie tā. Ei, kādi līkumi? Būtu man žēloši, tos gadījums sētu, bet tas attaisīja. Jā. Mēs atbraucām uz militāro kaut kādu bāzi vai Pavalkātīgs tikas te. iesim apskatīt. Saprastu, kas tas ir. Vēl. Paskat, tur vēl, tur mājas, laikam, tur apdzīvots. Iesim izlūkos. Tad tāda atbalsts. Tepat tumšs ir. Ieslēgsim gaismu. Nevar ieslēgt ap zipspulci. Tur lielgabals bija. Un te tās visas pārējās padarīšanas. Labi, šoreiz paņēmu lukturīti, lai var redzēt, kur mēs ejam. Tad tāda šahta. Un te droši vien būs tieši tas pats. Jā. Tieši tas pats ūdens. Munīciju, kur glabāju. Un šeit droši vien padeva uz āru. Nu, tepat labāk redzams. Tur ir ciet. Un te ir vaļā redzams. Nākat te visas šīs pazemes bunkuri ir vienādi. Jā, griezt ir metāla. Šis droši vien kāds novērošanas tornis. Jo te iekāp iekšā un var uzkāpt augšā.
Pēkšņi vietā, tad ka var nostāt. Ideāli. Super. 130 metrus augstā. Tā. Redzamība līdz pat 33 km. 1874. gada Celta. 42,6 metri augstums, 18 jūras jūdzes vai 33 kilometri redzamība. Kas te ir 102 metri? Nolēmām iet apskatīt, kas notiek aiz stūra. Bāka ir pa labi, tur netiksi, man liekas, iekšā. Ar te kaut kāds vēja zvans, vai? Vēja zvani zvanā. Varētu būt. Tā jau brīnums varbūt, kad vētra vai kas. Tas ir tās brīdinājums, kad vējš ir pietiekoši liels, ka nedrīkst jūrā iet. Jā, pie torņa netikt, pie Bākas. Viss ir ciet. Kas tas tāds? Jā. Skaisti. Skaista daba. Uz stenda var izlasīt informāciju par 1994. gada 28. septembrī nogrimušo kuģi Estonija, kurā dzīvību zaudēja 852 cilvēki. Šeit atrodas memoriāls bērniem, kuri gāja bojā uz prāmja Estonija Hiiumā. Tas atrodas pludmalē apmēram 100 metru attālumā no Bākas. Uz Hiiumā prāmja Estonijā bojā gājušajiem bērniem veltītais memoriāls ir abstrakta kompozīcija, kas vizuāli atgādina kuģi, kas griežas pa viļņiem. Memoriāls tika atklāts 1995. gadā, gadu pēc lielākās traģēdijas Baltijas jūrā. Memoriāla bronzas zvans ir izrotāts ar smalkām detaļām. Uz galvas velves redzamas 4 bērnu sejas. Svarīga kompozīcijas sastāvdaļa ir bronzas kuģa zvans. Vētras laikā ar spēcīgām vēja brāzmām tas sāk zvanīt pats no sevis, atgādinot par traģēdiju. Šķiet, ka krusta formas svārsts nes vēstījumu par briesmām jūrā. Izskatās tādi paši piemiņas soli kā Skotijā. Jā. Salme Valgemā 2006. gadā mirusi. Kā kulta vieta. Diezin šī skaitās apdzīvojamā māja. Dzīvojamā? Te dzīvo? Neizskatās. Tas nevar būt tā, ka sazvaniet, tālāk to naudīt, vai pasaka kodu. Čik, uzspaidi. Kas to lai zina? Un iekšā. Ļoti daudz griež ārā mežus. Cirsmas labas pie paša ceļa. Nav tālu jāved, re, kur jau pat krautuve uzreiz. Viņi tās čupas. Draudzīgs. Pašam interesanti, tur jau pasaku pilsētā tieši bērniem. Jā. Tad tāds zirdziņš vienradzis. Tur tāds uztaisīts. Kādi te tik nav. Kā tik te nav. Tur tāds prikoļnejs. Kā tik te nav. Jā. Visādi autiņi. Mocīši. Riepu kraumi.
paskaties, kādi tur aut iekšā. No šitā ten Eifel 19. Ko redzi? Kāds te auto? Suns rāda, saka, ka ejam. Ko gaidat? Te neviena varbūt arī nav? Jā. Interesanti, ne? Ērti. Šitā ir kase. Šitais kasieris. Varbūt te cik gribi tik atstāj. Ko daram ar Eifeli? Forši. Ne? Super. Tas laik Eifeli nav vairs. Ja? A te i mājas nav. Te nekā nav. Reku pulkstens. Laiks ir apstājies. Kas šitais 500 kilogrami. Pat nezinu, uz kuru pusi skatīties. Tāda saudabīga vieta. Jā, tiešām tāda interesanta, tāda, nu. Tā kā dzīve apstājas, viss pamest. Jā. Jā, tornim atslēga priekšā. Paskat, pašūpoties var. Paskat, kāda tur māja. Jā, tornis tiešām tāds savdabīgs. Vispār viss te tāds. Te, kas vēlas kosmosā lidot. Te mājiņa. Bļā, viens šitādu vajag izdomāt, sataisīt. Viss ir aizslēgts. Šodien izskatās, ka nestrādā. Te viss ir aizslēgts. Izskatās, ka nekas nestrādā. Viss ciet. Gājiens turpinās. Tāds tornis. Kāds te? Vilks. Pelēkais. Interesanta vieta. Tur viņi atgādina, kas par Černobiļu. Jā. Tiešām. Vecie merši. Ņiva. Paskat, kādas riepas platās. Kaut kas būvēts. Instrumenti pamesti. Viss tādā pusnovārtā. Izmetāts. Jā, tā arī ir. Paskat, tās ir ragavas. Tas ir priekš un šūpojas. Domā? Jā. Tas ragavas nav šūpojas. Šūpoles, tiešām. Kā iekāptu, tā salūstu. Nu, tev sapņi auto? Jā. Šis auto man patīk. O, pie tam vēl ar minamais. Ar dabīgiem materiāliem uzcelts. Jā, uzbūvēts. Galvenais, kas tur ir. Arī, kur galvenais šitais ten instruktors. Bet interesanti, man patīk. Nu, kaut kas tāds savdabīgs. Viss atstāts, viss pamests, kur atslēgas, viss pilnīgi foršais šitais.
Vēja zvani. Cepuru kolekcija. Kameras? Jā, forši. Ej, kāda tualete. Gribu teikt, tā tiešām ir tualete. Es domāju gan. Blakus ir ūdens bačuks, kur rokas mazgā. Apdzīvotai vietai, kuru sauc Gorgesāre. Reku veikals. Dīzelis, tas pats 1,57. Svetbanka. Te mums jāgriežas pa labi. Tajā bija. Šauras ieliņas, kas pat nepateiksi, ka ved uz kaut kādu tādu stāvlaukumu. Priecīgas lieldienas! Sveicieni no Parīzes! Un, kā saka, augstu lidot, zemu krist, savas olas nesasist. Lai visiem priecīgi. Un šitais ir otrais tornis Parīzes, ja? Šitais ir zemākais tornis.
baigi foršā mājiņa, mazmājiņa. Te tiešām nesajauksi, kur ir vīriešu puse un kur ir sieviešu puse. Super. Piebraucam pie Sauru muzeja. Tur stāv kuģis. Varbūt mēs tūlīt aizbrauksim uz Sāremu. Sauru sadam. Te, kur tu vispār var paprasīt. Te pietura. Точно. Paskaties kādu. Iera, ceļam laukā. Vakarā būs vakariņas. Kaspians jau noķēra zivi. Cik ātri? Gatavs. Šitās kas ir? Karpas? Nav. Karpas? Amūrs, man liekas. Nav amūri. Nav amūri šitie. Ietver kādu maisiņu. Bet no jebkurā gadījumā vakariņas ir. Jā, šitas esam nopelnījuši godam. Parādi man, bet tu tīrīsi pats. Pagad, es domāju, ka es sagādāšu un tu notīrīsi. Nē, pats tīrīsi. Es īstenībā sapratu. Es nesu atpakaļ. Šitais sanāk, šitās zivis ir starp ezeru un jūru. Jā, viņš tāds kā. Nu, jūra ir gan jau kā. Vai tāds kā Vei, kur arī tādā pat vietiņa ir. Tieši tāda pat. Te vairāk var redzēt nekā. Nevar te redzēt saules spīd. Ir jūra, ja? Tā ir jūra, tas ir ezers tā kā. Bet nu viņš tāpat kā jūra vien ir. Sāļi uzens. Jā, tas sāļais ūdens. Tātad zivis, pie zivīm mēs esam Zivju migrācija. esam tikuši. Tātad jau ir zināms, ko mēs šovakar vakariņās ēdīsim, ja? Arī tik kartupeļi. Cepta zivs. A ko ar gaļu tagad? Ko ar gaļu tagad? Jā, ir saldētā atpakaļ. Jā, Jau būtu jāmaksā, jebkur vari palikt, jebkur vari iebraukt. Jā. Pat jūtams, ka vēsts ir ārā. Tepat blakus reku celiņš ir, kur vari palikt. Viņš neizmirst, ka jūs esat uz salas. Tā sala nav tik apdzīvota.
Es logu attaisīju. Neko. Iesim pastaigā. Ejam vakara pastaigā. Un tagad mēs dodamies. Jā. Nezinu, cik tālu. Aigars saka, 3 km. Kur šāvimā. Čau, jaunais pāris. Nu, ka te, jā. Čau, vecais pāris. Ot kāds skaists skats. Visapkārt. Romantika. Kadiķi. Kadiķu ceļš. Romantika kadiķus. Jā, tādus kadiķus skaistus laikam ret, kad var redzēt. Dodamies mēs pa taku. No ceļa uzkāpam te augstāk, lai redz peizāžu uz abām pusēm. Skaisti. Vai ne? Tā, mēs esam sasnieguši galamērķi. Mēs esam nogājuši, es domāju, kilometri 3,5. Kādi te ledus sanesumi? Nu, 4 ir. Nav tā sajūtas, lai saprastu. Cik ir? Nav. Nē, 2,5. tikai 2,5? 2,4 bija. Man vistuvāk. Man liekas, ka mēs jau Tā liekas, ka gājam veselu mūžību. Tā, šos salātus mēs nolēmām vest uz mājām. Stāstīsim, ka ļoti veselīgi. Sataisīsim ar sālīti, ar eļļiņu. Un izmēģināsim uz mīļajiem kolēģiem. Vai ne? Ar zivs piegaršu vēl būs. Mēs esam atnākuši. Likās jau, ka daudz tālāk, bet izrādās tikai 2,5 kilometri nogājuši esam. Aizmugurē ir leduskrāvums, sanesums. Te ūdens pusē vispār nav ledus, ne sniega, nekā. Tur ir sārema redzama. Un paskat, kā te ir. Vēl nav izkusis viss. Visa krastmala ar ledus gabaliņiem. Un te tāda čupa ledus. Nā? 2? 3. Vai te 3? 3 un 4. Nā? Pieci. 4 vai 5? 5. O, Mārtiņ, tu? Es neprotu. Tu neproti? Tad gan var pametēt. No turienes mēs jau atnācām. Un mums mašīna ir tur tālu pa labo pusi. Ir labo krastu jāiet. Labrīt, šeit rīt. Labrīt. Esam pamodušies, beidzot. Jādodas uz māju pusi. Šonakt kaut kā tā šokā gulējām. Tīsimies apkārtni, kur mēs nakšņojām. Tātad nakšņojām. Tur ir redzams ūdens. Apkārt kadiķi, daudz un dikti. Ir tāds maziņš ceļiņš. Un tur iet lielais ceļš. Tur redzama kā saliņa. Un te mēs tā nostājušies. Un tā jau forša vietiņa. Nekādas vainas. Reku jūra. Starp citu te var nobraukt lejā. Mēs jau ar savējo neriskējām. Augšā netiktu. Ar tādu mazāku mašīnīti nav problēma. Nu, lūk, šī skaistā vieta būs jāatstāj.
braucām mēs ezeram par to pusi. Tagad braucam par labo pusi atpakaļ. Pie kanāla mašīnas jau stāv. Tikai divas. Divi makšķernieki zvejo. Arī vēl kā lauka. Cik zilu bērņu sēž magani. Daudz. Iebraucām uz Sūremoisa. Skaista aleja. Tuvojamies prāmim vēl 6 kilometri. Rohukula e-bilet, e-tiket pa kreisi. Jā. Jāatpazīst tikai. Sestais ceļš. Tāpat kā ir pagājušajā reizē. Atteisa vaļā šlagbaumus. Un brauc. Pārbaudīja bileti, vai ir pasažieri nopirkti atsevišķi. Viens ir šita, nezinu, kur viņš te skatījās. Mašīna iet ar šoferi kopā un plus pasažieriem atsevišķi jāpērk, ja? Jā, 15 minūtes pirms tripa ierasties vai kur rakstīts. Varbūt summu paskatījās. Nu, summa laiku 14,50, ķempers ir 19. Veikur. Veikur 3 ir. Jā. 3 un veikur ir 1. Jau sāk laist automašīnas iekšā. Interesants darbs, es kuģi atkarāt materiālu. Kuģiem tagad karstais laiks, kuģis atgājis, vajag piekrauties ātri. Un tagad braucam mēs. Šoreiz brauksim ar tādu zaļu kuģīti. Uz Igauniju. Dzīvotais stāvs viss pilns. Ja mēs te pa vidu, ja? Jā. Atvērās žoklis. Tūlīt mēs brauksim ārā. Tūlīt attaisīs vārtus un visi, kurš pirmais ārā skries.